Jums ir bībeles, jūs varat atvērt vaļā pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, 4. nodaļu. Pirmā vēstule Tesaloniķiešiem, 4. nodaļa, sākot 13. pantes, un es nolasīšu to rakstiet, par ko šodien runāšu. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies, tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlstībā aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Pēc kunga vārda mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz kunga atnākšanai vēl būsim palikuši dzīvi, neaizteiksimies priekšā jau aizmigušajiem. Pats kungs, skanot pavēlei, erceņģeļa balsī un Dieva taurei nokāps no debesīm un nomirušie Kristū būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņiem padebešos, tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Tad nu ieprieciniet citu ar šiem vārdiem. Āmen. Iedomājieties jūrnieku, kurš atrodas mazā laivā, kur viņam visapkārt plosās vētra. Viļņi sitās pret laivas malām, vēja šauro, lietus slīst un apkārt ir pilnīgi tumsa. Un jūrniekam nav skaidrs, kurp doties. Sāk parādīties izmisums un bailes, bet tad caur lietus un miglas plīvuru viņš pamana gaismu. Tālumā spīd bāka. Un šī gaisma nenovērš vētru, tā nepadara viļņus mazākus, bet tā dod virzienu un cerību. Viņš zina, kurp doties, un tas vien dod spēku turēties pretī šai vētrai. Mūsu dzīvēs bieži ir līdzīgi. Mēs piedzīvojam vētras, pārbaudījumus, skumjas un nenoteiktību. Mēs nevienmēr zinām, kas notiks rīt vai kā beigsies mūsu grūtības, bet mums ir gaisma. Mums ir gaisma, kurai sekot, un Dieva apsolījumi un cerība Kristū ir kā bāka, un tie nemaina faktu, ka vētrai, un tie nemaina faktu, ka apkārt mums ir vētra vai grūtības, bet tie dod virzienu un mieru pat vislielākajā haosā. Šodienas pasaulē mēs saskaramies ar nepieredzētu ģeopolitisko saspīlējumu, un ir ekonomiskas svārstības un straujas tehnoloģiska attīstība. Un visā šajā nekontrētības laikā mēs cilvēki meklējam cerību un virzienu, lai saglabātu savā dzīvē šo mieru un stabilitāti. Arī karu un nemieru ziņas, kas piepilda mēdījus, Liekas, ka pasaule ir pilna nebeidzamām krīzēm, un cilvēki baidās par rītdienu. Es baidos par rītdienu. Kas notiks ar mūsu valsti, kas notiks ar mūsu ģimenēm, kas notiks ar mūsu drošību. Un Dieva vārds mūs aicina dzīvot nevis bailēs, bet gan iedošanāt citam citu un rast cerību viņā, rast cerību Dievā. Un tie vārdi, ko mēs tikko šodien lasījām, kur Pāvils raksta, tad nu ieprieciniet citu ar šiem vārdiem. Pāvils raksta šos vārdus Tesalonikas draudzei. Draudzei, kas bija neziņā par saviem brāļiem un māsām, un tur rakstīts, ka draudzes locekļi, kuri bija miruši pirms Kristus otrās nākšanas, un tur valdīja neskaidrība, un tur valdīja skumjas. Tesalonikas draudze uztraucās, vai šie cilvēki kaut ko nezaudēs, ja viņi jau ir miruši. Viņi nav zaudējuši šo mūžīgo dzīvību, un Pāvils viņiem raksta šos vārdus, lai dotu viņiem šo cerību un stiprinājumu. Tesalonikas draudzes tiek aicināti neskumt par mirušajiem, tā kā to dara tie, kas ir neticīgi. Pāvils norāda uz mūsu cerību un uz Jēzu, kurš ir miris un augšām cēlies. Un to, ka pienāks diena, ka mēs visi celsimies un satiksim Jēzu. Un tam, kurš tajā brīdī ir dzīvs vai kurš ir augšām celts, nebūs tik liela nozīme. Un Pāvils raksta šo ziņu, lai nestu ieprieci, lai nestu stiprinājumu draudzē. Pāvils norāda šo cerību tiem, kas sēro. Viņš grib, lai draudze ir droša, ka nomirstot viņu mīļie neko nezaudēs attiecībā uz Jēzus nākšanu.
Tad viņš saka šos vārdus: mēs negribam, ka jūsu brāļi būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Pāvils norāda, ka viņu skumjām nevajadzētu būt kā tiem, kuriem nav šīs cerības. Un šajos vārdos mums atklājas tādas divi atšķirīgi dzīves skatījumi. Dzīve ar cerību un dzīve bez cerības. Mēs visi ejam cauri dažādiem dzīves posmiem, skumjām, un skumjas tas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mēs visi saskaramies ar skumjām kaut kādā ziņā. Mēs zaudējam tuviniekus, mēs saskaramies ar dzīves negaidītiem pavērsieniem, piedzīvojam vilšanos citos, piedzīvojam vilšanos sevī. Un mēs esam kādā brīdī izjutuši šīs sāpes, kas šķiet nepārvarams. Reizēm pat ticības pamati var tikt sašķobīti. Mūsu prāts saprot, ka Dievs ir mūsu cerība, bet sirds sāp. Un tomēr pat šajos brīžos Pāvila vēstījums mums atgādina, ka mūsu skumjām ir robeža. Tās neved mūsu izmisuma bezdibenī, jo mēs zinām, ka Kristus ir uzvarējis nāvi. Šī cerība, ko Pāvils tik bieži piemin. Mēs domājam, ka cerība, bieži vien mēs skatāmies cerību kā tādu kaut ko pašsaprotamu vai kaut kas tāds automātisks, bet šī cerība ir kaut kādā ziņā arī ir tāds apzināts lēmums. Tā ir apzināta izvēle uzticēties Dievam pat tad, kad apkārtējā pasaule šķiet nedroša un haotiska. Un atkal atskatoties uz šo dienu, kur mums apkārt valda šis pasaules pārmaiņas, kas notiekās, un mums varbūt ir šī sajūta, ka mēs esam kā tāda laivā, kas ir uz nemierīga ūdens, un apkārt cilvēki baidās, un no tik daudz kā baidās no nāves, no nezināmā, no tā visu, ko mēs nespējam kontrolēt. Es atceros, vēl nesen mēs ar draugu pārnājām par visiem šiem notikumiem pasaulē. Es teicu, ka jo es vairāk par to domāju, jo man arī iezogās sirdī bailes. Un tad šis mans draugs saka, bet tās lietas ir tas, ko tu nevar kontrolēt. Vienīgais, ko es varu lūgt par to un uzticēties Dievam, bet nav tā, ka es vairāk par to domāšu, iedzināšos tajā situācijā, tas kaut ko mainīs pasaules notikumos. Un tas vēl vairāk mani uztrauc. Ja mūsu skatiens nav vērsts uz Kristu, tad šo jautājumu dēļ mēs varam ieslīgt trauksmē un neziņā. Gluži jau, kā es iepriekš minēju, šī ilustrācija par šo jūrnieku laivā. Bez šīs bākas, bez šīs gaismas, ko mēs redzam tikai vētru. Mēs redzam viļņus, mēs redzam tumsu, un mums ir neziņa, uz kuru pusi airēt un ko darīt. Un mēs kā kristieši esam aicināti skatīties tālāk, ārpus laicīgā, ārpus šī brīža sāpēm. Mēs raudam, bet mūsu asaras nav bezcerīgas. Mēs skumstam, bet mūsu sirdis nav tukšas. Mēs sērojam, bet mūsu dvēselī drošībā, jo Dievs tur mūsu dzīves savās rokās. Bet uz ko liek cerību tie, kuri Kristu nepazīst? Cilvēki šajā pasaulē meklē mierinājumu, drošību dažādos veidos. Un visticamāk, jūs jau visas šīs lietas zinat. Daži izmanto alkoholu vai narkotikas, lai kaut uz mirkli aizmirstu realitāti un savas sāpes, un tomēr šie risinājumi visi ir īslaicīgi. Un visticamāk, rada vēl lielākas problēmas. Citi cenšas aizbēgt no savām bēdām, iegrimstot attiecībās vai izlaicīgā izklaidē, cerot, ka jaunais partneris vai nākamā ballīte palīdzēs aizpildīt dvēseles tukšumu. Vēl citi mēģina paslēpties darbā, pilnībā iegrimstot profesionālajos pienākumos, lai tikai nebūtu laika domāt par savām skumjām un nedrošību. Tomēr klusumā, vietnē pēc garas darba dienas, viņi atkal paliek vieni ar savām problēmām. Un ir kādi, kas vienkārši meklē spēku sevī. Ceļās un turpina dzīvot tālāk
un ikreiz cenšoties smelt spēku no savas iekšējās akas, kas pamazām tiek izsmelta, līdz ir tukša un agrāk vai vēlāk cilvēks salūst. Lai arī kas tas būtu, kur cilvēki meklē šo mierinājumu, bagātību, tehnoloģijas, politiskie līderi, tomēr mēs redzam īpaši šodien, ka visas šīs lietas ir trauslas un nepastāvīgas. Un tad ir cilvēki, kas ir zaudējuši jebkādu cerību, un tie bieži izvēlās vistraģiskāko ceļu, atskoties no savas dzīvības. Jā, Latvijā tā statistika, pašnāvības statistika ir ļoti augsta. Un tas liecina, ka cilvēki nejūt, ka viņiem būtu cerība vai izēja. Tas ir skumji, tas ir traģiski. Mēs esam aicināti vērst savu skatienu uz Kristu. Viņš aicina mūs paļauties. Ja es pirms tam teicu, ka cerība ir apzināts lēmums, cerība arī nav tikai tāds teorētisks jēdziens. Tas ir mūsu ikdienas ankurs. Pāvils raksta, neskumstiet kā tie, kuri ir bez šīs cerības. Jūsu cerība ir likta uz kaut kā cita. Jūs zinat evaņģēliju, jūs zinat šo labo vēstu. Viņš raksta, ka lai neskumstiet kā tie, kas ir bez cerības, viņš tālāk raksta, mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlstība aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Pāris pants vēlāk viņš saka, pats kungs skanot pavēlēja erceņģeļa balsī un Dieva taurei nokāps no debesīm un nomirušie Kristū būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņu padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Pāvils atgādina evaņģēliju. Bet kā evaņģēlijs var dot mums spēku laikā, kad ir grūti? Kas ir evaņģēlijs? Ja mēs paskatāmies uz visuma fonu, mēs visi esam tāds niecīgs puteklis, smilšu grauds, un uz lielās zvaigžņu fona mēs esam tikai dvaša, kas parādās un tūlīt arī izgaist. Mēs neesam nekas, un tomēr Dievs mūs katru ļoti, ļoti mīl. Mēs Dievam esam svarīgi. Viņš mūs ir mīlējis, pirms mēs vēl bijām radīti. Dievs rada pasauli pilnīgu, viņš rada mūs pēc sava tēla, bet cilvēks izvēlējās grēkot, novēršoties no Dieva. Grēks ienes pasaulē ciešanas, un tās sekas ir nāve, ne tikai fiziska, bet arī garīga atšķirība no Dieva. Un cilvēks pats nespēja šīs attiecības atjaunot, lai kā viņš censos, taču Dievs savā mīlestībā sūtīja Jēzu Kristu, pilnīgu un bezgrēcīgu, lai viņš samaksātu par mūsu grēkiem, mirstot mūsu vietā pie krusta un augšām ceļoties. Un pateicoties viņam, pateicoties Kristum, mēs ik viens, kurš tic un nožēlo grēks, mums ir ikvienam iespēja atkal būt kopā ar Dievu un saņemt mūžīgo dzīvību. Un šī tā vēsts, šī ir evaņģēlija vēsts, un mums ir pieeja atkal pie Dieva. Visa lielā, visa varnā Dieva. Visa radītāja un veidotāja. Un kas esam mēs un kas ir mūsu problēmas uz Dieva fona? Vai tad Dievam ir kaut kas neiespējams? Un tad pašā laikā Dievs, šis lielais, neapturamies, neaprakstāmais Dievs, pazīst tevi pilnībā. Viņam ir svarīgs esi tu, viņam ir svarīgs tavas problēmas, viņam ir svarīgas tavas sāpes, tavi prieki. Un tas ir tās labās ziņas, kad Dievs mūs mīl. Bet ir reizes, kad šī gaisma, šī bāka tumšajā laikā ir palikusi blāvāka. Ikdienas steiga un rutīnas
dažreiz mēs šī rutīnā mēs dažreiz pazaudējam šo perspektīvu uz Dievu. Ja mums paprasīt, mēs mācētu atbildēt šīs pareizās atbildes, bet tad bēdu vai kādā sāsnētā situācijā mēs bieži vien neaizdomājamies par šo cerību, ko piemin Pāvils. Mēs aizmirstam evaņģēliju. Saplīs mašīna, bērni jāpaspēj aizvedāt pa pulciņiem, jānomaksā visi parādi, veļas mašīna apludina kaimiņu, vīrs pazaudēja darbu, tuvinieks ieliks slimnīcā. Kā lai ar to visu tiek galā? Mūsu ikdiena un dzīves sāpes var pāraugt par nepārlecamu aizu, par bezdibeni, ja mēs pazaudējam šo perspektīvu uz Dievu. Un ir labi, ka mēs paši sevi ik pa laikam atgādām evaņģēliju. Atgādām šo vēsti. Bet ko darīt, ja mēs arī to aizmirstam? Un tā atbilde ir draudze. Pāvils mudina, sakot, tad ieprieciniet citu ar šiem vārdiem. Mēs esam viens otram, lai celtu, lai palīdzētu un būtu par svētību. Bet ko nozīmē patiesa iepriecināšana? Vai tā ir tikai tāda pāris labi vārdi, vai tā ir tāda īslaicīga uzmanības novēršana no problēmām? Iepriecināt nozīmē kaut ko daudz, daudz vairāk. Tā ir tāda aktīva rīcība, kas sakņojās mīlestībā un līdzjūtībā. Tāpēc draudze nav tāda interešu grupa vai tāds pasākums, uz kuru atnākt, paklausīties un doties mājās. Draudze ir ģimene. Draudze ir Dieva ģimene, kas kopīgi iet cauri dzīvei, daloties priekos, nastās un palīdzot un atbalstot. Tāpēc arī šis liecību laiks man ir par svētību. Es ticu, ka jums ikvienam ir par svētību, ka mēs dalāmies un stāstam, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Jāatzīstās, ka man tā lūkšana ir Dievs parāda, atklāja man tās lietas, jo es tik bieži vien aizmirstu, kā Dievs darbojas manā dzīvē. Un kad ir laiks pastāstīt citiem, tad es neatceros, ko Dievs, kas tā liecība, kas varētu izstāstīt visai draudzēji. Bet tā ir arī tur ir. Tā ir lūkšana. Dievs palīdz man ieraudzīt, ko tu dari manā dzīvē. Un kā jebkurā ģimenē, arī draudzē, mēs reizēm ir nesaprašanas. Reizēm mēs pieņemam nepareizes lēmumus, mēs kļūdamies, mēs sāpinām viens otru un tomēr mēs piedaram viens otram Kristū. Mīlestība nav perfekta, bet tā ir pacietīga, piedodoša un gatava turpināt kalpot, neskatoties uz nepilnībām. Dieva nodoms draudzē nav tikai kopā sanākt un klausīties viņu vārdu, bet arī dzīvot to. Būt par patvērumu tiem, kam ir nepieciešams šī cerība. Būt par plecu, uz kuru var atbalstīties un būt par atgādinājumu, ka Dieva mīlestība nekad nebeidzās. Mēs esam aicināti ne tikai runāt par cerību, bet arī to praktizēt. Un viens veids, kā mēs varam praktizēt, ir būt blakus tiem, kas skumst. Dažreiz cilvēkiem nav nepieciešama padomi, bet tikai kāds, kurš viņu uzklausa. Bieži dzirdēs tas joks, ka kad sieva vīram stāsta, tad vīrs automātiski sāk dot piemērus, kas jādara, un tad sieva dusmojās, beidz sacīt, kas man jādara, vienkārši uzklausa mani. Bet bieži vien, kad cilvēks ir skumjās, sāpēs, tad vislabākais ir, ka tu viņam esi blakus. Reizēm tas labākais veids, kā parādīt Kristus mīlestību, ir vienkārši klātesamība. Būt blakus un dalīties ar otru cilvēku smagumu. Kā Jēzus, kad Jēzus raudāja kopā ar Mariju un Martu pie Lācera kapa, tā arī mēs varam dalīties ar otru sāpēs. Vēl mēs esam aicināti palīdzēt arī praktiski. Mīlestība ir rīcība. Varbūt kāds no jums šobrīd piedzīvo finansiālas grūtības vai veselības problēmas. Varbūt to var palīdzēt. Varbūt tas ir vienkārši kā piedāvāt aizvest bērnus uz skolu, vai atbalstīt ģimeni ar pārtikas pirkumu vai kaut vai sakārtot māju. Kristus mīlestība izpaužās darbos. Un vēl mēs esam aicināti
atgādināt par cerību Kristū, ko es jau minēju iepriekš. Un ne tikai caur vārdiem, bet arī caur pašu dzīvesveidu. Vai cilvēki redz cerību tevī? Vai cilvēki pastoties uz tevi, viņi redz, ka tu nes šo prieku un paļāvību, kas nāk no Dieva? Mēs esam dzīves vēstules Kristu, un no mūsu dzīvēm ir jāatspoguļojas viņa patiesība. Pirms tam es minēju, ka mēs varam arī sev atgādināt šo evaņģēliju, ka mēs aizmirstam, un mums ir, kā es to bieži vien daru, kā es sev atgādinu evaņģēliju. Es bieži vien iedomājos, kā es saviem draugiem izstāstītu šo evaņģēliju. Man ir vairāk cilvēku, draugi, kas nepazīst Dievu, un tad es vienkārši domāju, kā būtu tas veids, kā es viņiem izstāstītu evaņģēliju, ar ko es sāktu, un tā galvā veidojot šo stāstu, es īstenībā pats sev atgādinu evaņģēliju, un es pašam pats tieku stiprināts. Bet Bībeli, ja mēs lasām regulāri caur Bībeli ir pilna ar šiem apsolījumiem un stiprinājumu. Mēs zinām, ka Dievs ir uzticams un ka viņa apsolījumi paliek spēkā. Viņš ir apsolījis, ka viņš mūs nekad nepametīs. Viņš apsolījis, ka mūs nekad nepametīs. Vēstulē Ebrejiem 13. nodaļā šie vārdi: es tevi nekad neatstāšu un tevi nepametīšu. Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā šie vārdi: un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir arī pār visiem vēstures notikumiem. Un arī tas var kalpot kā stiprinājums. Daniela grāmatā 2. nodaļā šie vārdi: viņš, kas ir Dievs, maina laikus un laikmetus. Viņš gāž ķēniņus un ceļ ķēniņus. Viņš dod gudrību gudrajiem un saprašanu saprātīgajiem. Un visbeidzot, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu tiem, kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Tas ir Romiešiem 8. nodaļā. Ja mēs sākam šaubīties, tad mums visbeidzot ir jāraugās uz Kristu, uz Kristus dzīvi. Viņš pats piedzīvoja cilvēcisko nedrošību, viņš piedzīvoja nodevību, viņš piedzīvoja vientilību, viņš piedzīvoja sāpes. Bet Kristus nepadodās šīm bailēm, viņš turās pie Tēva. Kristus saka, lai notiek tavu gribu. Pāvils mums atgādina, ka mēs neesam kā tie, kas ir bez cerības, bet mūsu cerība ir Kristū. Kristus ir tas, kurš dod spēku dzīvot arī caur visdziļākajām skumjām. Pāvils aicina sērot ar evaņģēlijas sirdī, sērot paturot prātā, ka mēs visu kā dienu satiksim Jēzu vaigu vaigā. Lai Dievs dod mums spēku un gudrību stāties pretī šī laikmeta izaicinājumiem, saglabājot ticību, cerību un mīlestību. Mēs dzīvojam pasaulē, kas bieži šķiet tumša, bet Kristus ir mūsu gaisma. Kristus ir mūsu šī bāka, kas palīdz atrast šo virzienu, uz kurien airēt, kad apkārt ir vētra un tumsa. Kristus ir šī gaisma, kas palīdz iziet cauri šiem dzīves pārbaudījumiem.